Labdien! Šodien esmu ciemos pie Gintas Milleres, meditācijas instruktoras ar izglītību kognitīvajā psiholoģijā, ko viņa ieguva Kembridžas universitātē. Un uzreiz man pirmais jautājums tev, Ginta. Kā tā sanāca, ka tu izlēmi studēt meditācijas kognitīvo psiholoģiju, neraugoties uz to, ka tev ir izglītība finanšu jomā, kurā tu arī sekmīgi darbojies? Sveiciens! Man prieks ar tevi runāties un prieks, kad mēs šodien esam satikušās. Un jā, es labprāt pastāstīšu savu stāstu. Mans stāsts sākās pirms 14 gadiem, kad es saskāros ar smagām veselības problēmām, ar smagu diagnozi, kuru, diemžēl, ne neiroloģi, ne ģenētiķi nedeva nekādas labas prognozes un nekādas cerības un ieteikumus. Un tas bija ļoti grūts man brīdis, bet iekšā radās šī pārliecība un vēlme saprast, kāpēc ir tā, kāpēc mana dzīves realitāte ir tāda, kāpēc es saskaros ar tām lietām, ar kurām es saskaros. Un tā sākās mans ceļš, sākās manis sevis izziņas ceļš. Tās ir neskaitāmas izlasītas grāmatas. Es iepazinu dažādas tehnikas, tās ir meditācijas, gan dinamiskās, gan meditācijas, kas nomierina prātu, dažādas elpošanas tehnikas, primal terapija, buto, neskaitāmas konsultācijas pie psihologiem, pie Svetlanas, kā geštāla terapeita. Un es ļoti ātri atklāju, ka meditācijā kaut kas ir, ka meditācija strādā, jo vienmēr bija pēc tam tik labi sajūta un tāds iekšējais miers un mīļums. Un tas viss lika, kā saka, rakt vien tālāk un saprast, kas tur iekšā ir, kāpēc kaut kas strādā un kā tas viss man ietekmē un kāpēc ir tā. Un sekoja dažādas studijas. Arī Kembridžas universitātē es studēju kognitīvo psiholoģiju, kas iedeva daudz šo teorētisko pusi, kas ir tas un kā tas viss kopā strādā. Ļoti daudz es mācījos no šūnu biologa Brusa Liptona, gan par zemapziņu, par zemapziņas programmā, kā viņas rodas, kādā vecumā, kāpēc, kā viņām piekļūt un kāpēc viņas ir tik svarīgas un kāpēc viņas tik ļoti mūs ietekmē. Ļoti daudz mācījos no Joe Dispenzas, viņš ir neirozinātnieks, un viņš tieši dalās ar tehnikām un zinātnisko pamatojumu, kā strādā meditācija, un kāpēc viņi strādā, un ko viņi izdara tajā savā ķermenī, un kāpēc kaut kas mainās, un kā tas ietekmē. Un tā labā ziņa ir tā, ka tas viss process, tās visas zināšanas, viņas man ļoti palīdzēja, jo es pirmkārt dabūju atbildes uz savu lielo jautājumu, kāpēc man dzīves realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Man veselība sakārtojās, un tas ir vienkārši izcils. Es esmu par to laimīga, un kopā šis viss man radīja arī to vēlmi ar šīm tehnikām dalīties tālāk, jo tās ir tehnikas, kas palīdz ieraudzīt gan sevi, saprast sevi, un arī sākt veidot to dzīvi tādu, kādu es vēlos, lai manī būtu iekšā šī laimes sajūta, mīļums, un protams, tas bonus viss arī tas, kad arī veselība kārtojās. Un apkārt? Un apkārt, jā, un tas ir tik svarīgi, ka jo vairāk laimīgu cilvēku apkārt, jo laimīgāk mēs paši esam, jo tā ir mūsu vide, tas ir, kur mēs dzīvojam. Cik forši ir satikt cilvēks, kas smaida, kas ir laimīgs, kuram mirdz acis, un tas ir tas svarīgais, ko es gribu, ko mēs gribam, un tāpēc mēs dalāmies ar to, kas ir pārbaudīts, kas ir nesis rezultāts un kas strādā. Zinātnē jau sen ir konstatējusi, ka cilvēkam dienas laikā izmeļās pa galvu aptuveni 60–70 tūkstoši dažādu domu. Un cik tas nebūtu skumji, 95% no tām domām ir vienas un tās pašas domas, un viņas strādā, nedodot iespēju jaunām domām, jaunām idejām ienākt mūsu dzīvē. Principā tās vecās domas nostiprinās zemapziņā kā tādas programmas jau. Un mans jautājums ir tāds,
teiksim, lai parādītos iespēja ielikt kaut ko jaunu, nu tā prāta mašīna ir jāaptur. Kādā veidā meditācijas var palīdzēt to darīt? Jā, šis ir labs jautājums, un tas, ko tu minēji pirms tam, tas patiesībā ir ļoti būtiski, un katram no mums tam ir jāpievērš uzmanība, jo tā situācija ir tāda, ka vidēji, kad cilvēkam ir 35 gadi, visa viņa būtība, dzīve sastāv no jau skaidrām, zināmām, emocionālām reakcijām, ieradumiem, uzvedības, domām, kas vienkārši jau darbojas automātiski. Tas ir tās mūsu zemapziņas programmas, un ja mēs neesam vērīgi, apzināti pret to, kas notiek, mēs vienkārši strādājam tā kā kompjūtera programma, kaut kas notiek, mēs reaģējam, un tas viss darbojas tiešām kā tāda kompjūtera programma, un tas ir tas būtiskais, kas mums ir jāsaprot. Un lielākais tas darbs ir pamanīt, ko mēs domājam, kā mēs izturamies, kādi ir tie ieradumi, lai sevi saprastu. Un meditācija ir tas instruments, kas mums palīdz piekļūt zemapziņai, kas glabā visu to mūsu pagātni, kas veido arī mūsu ikdienu. Tās ir tehnikas, kas palīdz nomierināt prātu līdz tādam līmenim, ka mēs piekļūstam zemapziņai, un tad mums ir iespēja radīt ko jaunu, to, ko mēs paši vēlamies. Tātad radīt jaunu neironu tīklu. Jā. Bet meditāciju ir ļoti, ļoti daudz. Jāatver YouTube un iesit meditācija, meditatīvā mūzika, nu tur tāds saraksts. Man, piemēram, ļoti svarīgi, kad es strādāju ar cilvēku, man ļoti svarīgi nekaitēt viņam. Bet, kad es skatos uz to milzīgo sarakstu un uz to lielu piedāvājumu, man māca bažas, vai tiešām visas meditācijas ir tik nekaitīgas un lietojamas ikdienā. Kā tu domā par šo? Jā, meditācija piedāvājums tiešām ir ļoti liels, bet galvenais ir atcerēties to, ka meditācija tiešām ir ļoti jaudīgs instruments, ja tiek izmantots meditāciju tehnikas. Tādēļ mums ir jābūt ļoti atbildīgiem, ko mēs klausamies un ko mēs sevī liekam iekšā. Un tāpēc es esmu paņēmusi tās tehnikas, kas ir zinātniski pārbaudītas un kuras strādā, un es esmu radījusi meditācijas, vadītas meditācijas tieši mums, latviešiem, mūsu mentalitātei, jo tur ir ielikts tas, kas ir vajadzīgs tieši mums, tieši pēc kā mēs ilgojamies visvairāk. Jā, un ir radītas meditācijas gan vīriešiem, gan sievietēm, un ja jums interesē vairāk informācija, noteikti pastieties manā mājaslapā, tur ir informācija gan par tēmām, ko mēs ar Svetlānu jau runājām iepriekš, gan arī meditācijām. Nu, mums pievienojās vēl viena zvaigzne, kas grib filmēties. Bet, Ginta, man ir tāds jautājums. Tu nesen pavisam iepazinies ar Dolaifu produktiem. Un kā tu vērtē no sava skatu punkta, kuri no tiem visvairāk var palīdzēt, teiksim, sniegt emocionālo atbalstu? Jā, es nesen iepazinos ar šiem produktiem, jo mani viņi uzrunāja tieši tādēļ, ka tie ir dabīgi auga ekstrakti, un šis dabīgums man ir ļoti svarīgs. Un Dolaifa piedāvā vairākus produktus, kas palīdz mums būt šajā emocionālajā līdzsvarā un nomierināt prātu un samazināt stresu. Un noteikti es gribu minēt, ir ziemas ķirši, jeb ašvaganda. Noteikti ajurvēdas zinātāji piekritīs, un viņi noteikti zina šo produktu. Dolaifam ir vairākas arī brīnišķīgas kaņepju eļļiņas, kas ir inubio eļļas. Viņas ir vairākas, un viņas visas ir brīnišķīgas un pilnīgi dabīgas. Noteikti es vēl gribētu minēt arī prorelaksīnu, kas satur daudz dažādu augu ekstraktus, un mums zināmie tie ir gan cigoriņi, gan melise, tur ir arī pat safrāns, viņi ir daudz, bet tie visi ir dabas produkti, tas ir dabas atbalsts, un kā mēs zinām, tas strādā. Un tādu produktu ir vēl noteikti varētu ieteikt arī dienu un nakti, kas kopumā palīdz mums ķermenim darboties visu diennakti. Katrā ziņā tiešām šie produkti ir un viņi ir vērtīgi.
Un svarīgākais ir tas, ka tas ir mūsu dabas atbalsts. Tas ir ļoti vērtīgi. Es zinu, ka tu pati jau esi uzsākusi detoks programmu ar Dolife produktiem. Kā tev iet? Jā, uzsāku programmu, nu jau ir 3 nedēļas, un patiesībā rezultāti ir, un par to es esmu ļoti priecīga, jo vesels ķermenis man ir ļoti svarīgs, un šos rezultātus var just. Tā ir detoks programma, bet ir pagājušas vairākas nedēļas, bet es jūtos jau gan vieglāk, ir vairāk arī enerģija, un es zinu, ka tas ir tādēļ, ka ķermenim paliek vien vieglāk. Un tā ir vienkārši daba, kas palīdz justies labāk. Nu, un kopumā, kas ir tas, ko tu gribētu, teiksim, galvenās atziņas, ko tu gribētu pateikt mūsu klausītājiem? Jā, tas galvenais, ko es gribu pateikt, kad, ja tu vēlies būt laimīgs, laimīga, justies labi, tad ir vairākas lietas, kas ir svarīgas. Pirmais, tas ir darbiņš ar sevi, lai būtu emocionāla labsajūta, prieks, tāda laimes sajūta iekšēja. Otrs ir, lai ķermenis būtu vesels, jo ja ķermenim ir jābūt veselam. Un trešā lieta, kas ir svarīga, tās ir fiziskās aktivitātes, lai nu kas tas arī būtu, skriešana, futbols, dejošana, man tas ir ciguns, jebkas, kas mums ķermenim liek izkustēties un justies arvien labāk. Milzīgs paldies tev par sarunu!